Kā ierasts, domas sēdes sākumā lūgsim izpildu direktoru pastāstīt par šajā laika periodā. Kurš šokoja? Mūsināti svētki. Kādas trakās avārijas pilsētā nav bijušas, viss ir aptuveni normālā ritmā iet. Ja neskaita to, kad ir siltums pasārgājis pagājis uz bērnu dārzu, kur šobrīd ir veiksmīgi sakārtot. Citādi diezgan liels klusums un miers. Aktīvi tīram sniegu, strādājam pie projektiem, pie iepirkumiem. Esam šomēnes ievēlējuši 2 jaunas personas. Pašvaldības policijas priekšniece, tāda priekšā Natālija Māliņa. Jā, tas ir izdarīts. Otrs ir ievēlēta kultūras un sporta nodaļas vadītāja jauna. Kurā ir jauna, teiksim tā. Izvēlēta, apstiprināt. Tātad ir sakārtots budžets, kurš ir jūsu vērtēšanai, uz balsošanu šodien. Visādi citi diezgan ierastā ritmā. Gatavojamies būtībā nākošajai sezonai. Būtārgiem visādi. Tā, īsumā. Man jautājums tāds, ka, teiksim, cik es saprotu, mēs arī Tautssaimniecības finanses komisijā, kad uzstājāmies, es vienu jautājumu pacēlu saistībā ar iepirkumiem, tad, teiksim, kā es teicu, šobrīd notiek iepirkumi. Un cik es saprotu, ka vairāk iepirkumi ir pārsūdzēti. Vai jūs nevarētu raksturot, kas ir par iemeslu šiem iepirkumiem, kāpēc viņi pārsūdzēti un kas ir par lietu, un kāds iespaidos projektu realizāciju saistībā ar budžetu? Principā, viens iepirkums ir pārsūdzēts tādēļ, ka uzņēmējs uzskata, ka viņš pa dempinga cenām var uzbūvēt, un mēs uzskatām, ka nevar uzbūvēt pa dempinga cenām. Otrs ir pārsūdzēts tāpēc, ka nav izpildīts nolikuma prasības. Mēs varbūt sīkāk vai logikums saprast. Īsti vairāk nav ko paskaidrot. Saistībā ar skolas ielas iepirkumu šī situācija ir sekojošā, kad izvērtējot mums arī pa laimi tagad štatos būvi inženieris, kas ļoti sīki, skrupulozi izvērtē visus šos piedāvājumus, ir šis eksperts, uz kura šiem te vērtējumiem un skatījumu un arī no profesionālām zināšanām mēs vadamies. Vērtējot šos te piedāvājumus uz skolas ielu, protams, bija šī te ceļu pārvalda lētāks piedāvājums, bet izejot no rūgtās pieredzes gan mūsu pašvaldībā, gan arī valstī, mēs vairāk šādu te ceļu neejam, mēs izvērtējam un arī sagatavojam nolikumus pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma, un šeit šos te visus vērtējumus mēs nonācām pie secinājuma, kad mēs izvēlējām būvfirmu Binders. Paziņojot šo te rezultātu, protams, ceļu pārvalde, ja kā šīs te zemākās cenas piedāvātājs jutās, tā kā normāli jābūt uzņēmējiem, viņš ņēma un pārsūdzēja un cīnās par savu pasūtījumu. Šis pirmais posms ir noslēdzies, ir atkārtot izsludināts atkal. Šis te uzvarētājs ir Binders piekdienu, mēs izsludinājām, un tagad mēs gaidām to reakciju, kāda būs. Mēs ļoti skrupulozi, lielu analīzi, to, ko pieprasīja iepirkuma uzraudzības birojas, nosūtījām pilnu paketi, un tagad mēs redzēsim. Tagad ir jāpagaida 2 nedēļas, kas nu notiks. Tā ir viena lieta par šo vienu iepirkumu. Otrs iepirkums, kas tika pārstrīdēts, tas bija autobusa iepirkums, kur mēs cerējām, ka par to ciparu, ko mēs likām to slieksni, var kaut ko reāli piedāvāt, bet diemžēl piedāvāt to nevarēja, un mūsu pārsūdzēja Sija Dominiks, kas uzskatīja, ka viņa piedāvājums ir atbilstošs, bet šeit bija tāda nianse, ka saistībā ar šo cenu slieksni, un šeit iepirkuma uzraudzības birojas mums ir atbilde, ka mēs esam rīkojušies pareizi, un tagad ir process jaunām šim iepirkumam, kurš noslēgsies kaut kad tuvākās dienās. Ja? Cik es saprotu?
Tur ir iepirkums 52 dienas. Jo lielais iepirkums. Lielais iepirkums, man liekas, nākošu mēnesi. Šeit mums interesējās pat no Polijas, no Vācijas laikam, kad bija zvani. Šodien ir ienākuši jautājumi angļu valodā par autobusu. Mēs tagad nodarbosimies ar to. Tālāk, šis trešais iepirkums, kas iedomāties, kas būs, ja mums Poļi piedāvās autobusu. Mēs tehnisku apkopu brauksim uz Poliju. Būs komiski. Ja, nākamais iepirkums, kas ir apstrīdēts, ja, ir šis vidusskolas sporta laukuma izbūve, kur, kā izpildu direktors teica, ir noteikts, kā jūs login kungs labi zinat un piedalāties pats šajās iepirkumos, ir noteikts nolikuma prasības, kur arī šī te atkal ceļu pārvalde, tur ir viņiem vēl viena firma, ja, Rietons, ar ko viņi kopā piedalījās, bet arī neatbilst visiem šiem nolikuma prasībām. Tā būtu jums atbildi apmierina. Tālāk šis jautājums, kādā veidā var ietekmēt šo te tālāku projektu realizāciju. Ja? Tas ir ļoti būtiski, tur mēs arī esam satraukušies, bet ņemot vērā citu pieredzi, ir šis laiks, ziemas laiks, kad mēs neko reāli nevaram darīt, nekādas būvdarbus veikt, un mēs ļoti ceram, ka līdz ziemas beigām, ja, mēs reāli sakārtosim un šos iepirkumus un visi tie darbi aizies mums tā kā plānots. Bet, protams, dzīve reālā ir dzīve, reālā situācija ir reālā situācija. Paldies par izsmalrošu atbildi, no kuras es sapratu, ka, teiksim, iespējams, kāds bija šī starpības par lētāku un pat dārgāko piedāvājumu? Tieši konkrēti, kurā iepirkumā? Gan par ceļu, gan par skolas stadionu. Kāds ir šī? Skolas stadions 40 000, liela bija 90 000, es no galvas pareizi atceros. Jā, bet izvērtējot vēl, es runāju piediena projektētāju A-vides šo te īpaši direktoru, ja, un arī prasīja, man ar tā ļoti būtiski bija zināt, ja šajā specifikācijā parasti projektētājs iestrādā kaut kāds rezervīts, ja vairāk vai mazāk, ja, kur būtu, ja. Šī te kontrola tām ir sagatavota ļoti skrupulozi, ja, ļoti taupīgi, pamatā tur nekāds rezervis nav. Jo, tur kā vienu piemēru var minēt tam dempingam, kad sanāk, ka skolas ielā 14 000 kvadrātmetru smilšu saigas tiek iestrādāts par 400 latiem. Jūs stāties priekšā, ko nozīmē par 400 latiem, 10 posmos iestrādāt smilšu. Tas nozīmē nogudrēt, izpēt, izplanēt 2 slāņos, kā minimums 2, lai gan vajadzētu pat 3 to darīt. Tas nozīmē, ka par 400 latiem to izdarīt nevar. Degvielas izdevuma vienam būs krietni lielāka. Ainārs noteikti zina, cik traktori patērē degvielas, ja? Un ceļu pārvaldes viens no argumentiem, kādēļ viņi atteicās paskaidrot savus zemās cenas pamatotību, bija komerces noslēpums. Lai gan ir neizprotami, kā var būt komerces noslēpums informācija, pēc ļaunam pārliecināties, vai tu man melo vai nē. Ja? Un pat cik tas ir komerces noslēpums, publisko iepirkumu likums nosaka, ka viņiem mums ir jāatklāj komerces noslēpums. Mans pienākums neatklāt to noslēpumu citiem. Viņi mums atteicās viņu atklāt, kas ļoti pamatot liek domāt, viņi vienkārši mums nav. Uz cik jautājumiem un tad bija? Mums bija sagatavoti viņiem jautājumi 47, ja es nekļūdos, bet višķi pirms 50 jautājumiem bija sagatavoti viņiem papildus jautājumi, lai izskaidro savas cenas pamatotību. Un viņi mums būtībā neatbildēja, varētu vienkārši teikt, ka ne uz vienu. Praktiski vienkārši atbildi bija tāda, jā, mēs varam, precizējiet lūdzu, komerces noslēpums. Un tas jautājums, kas notiktu, ja mēs atdotu viņiem būvēt ielu, kaut kur pa vidu rakšanas procesā viņi apstātos un vienkārši notiek makšķeris, tautas valodā runājot, jo viņiem redzēt pietrūkst naudas. Un tad mums būtu uzrakta iela un vakars pa vidu. Un uz tādu risku iet ir pilnīgi nepieļaujami. Principā priekšpēdējais jautājums. Es gribēju man iedzīvotāju Ikšelē jautājuši, vai šajā projektā, kas ir par Ozolu lielu vietu, vai šajā projektā ir Ozola skolas jau. Ozola lielu, es arī teiksim. Jā. Jums blakus sēž iedzīvotāji, kurš zina šo atbildi. Es gribēju precizēt tieši no jums, kas, ka viņi zina, es nezinu.
Vai šajā projektā bija ieplānots ūdens un kanalizācija caur ūdens Uz vadu nomaiņu? Uz Ulielā ūdensvads jau ir ievilkts un kanalizācija papildus vēl kāds klāt. Bija paredzēts līdz Rīgas ielai. Sacelpojums ar Rīgas ielu un augšā pie vienas Rīgas ielu. Un šeit arī mēs strādāsim saistībā ar ļoti žēl, ka mums nesanāk šī te Ozola iela, bet mēs visādi arī centīsimies kaut ko darīt. Es nevaru konkrēti pateikt, kādā veidā risināt šos jautājumus. Jā, tas ir arī viens no momentiem. Ozola ielas iepirkums noslēdzās, viņš būtībā arī ir pilnībā pabeigts. Mums atliek tikai noslēgt ar uzņēmēju līgumu, bet principā budžeta iespēju dēļ, principā mums saliek turēt uz plauktiņu. Es ar šo uzņēmējus novienojies, lai viņš vienkārši pagaida, lai nesteidzās. Mēs vēl padomāsim, kā rīkoties ar Ozolu ielu. Vai tas nozīmē, ka jūs pieļaujat, ka viņš varētu tomēr 11. gadā realizēties, neskatoties to, ka budžetā viņa nav? Mēs nevaram atbildēt. Mēs nevaram vēl atbildēt. Mums vajag precizēt dažādas jautājumus. Šobrīd tas tā, jūs noteikti to uzzināsiet. Jūs saprotat, ja naudas nav, tad ir otrs variants, kā viņi var būvēt. Pastāstīt? Piemēram, kreditēt. Piemēram. Es nedaudz paskatījos šo iepirkumu, kas ir izsludināts par tīnožu skolu. Bērnu tas mans pēdējais jautājums, teiksim, jums. Cik es paskatījos, ka tur ir paredzēta ļoti liela trauku mazgāšanas biznesa. 4 trauku mazgājumās mašīnas paredzētas. Trauku mazgājumās. Valdi, man lūgums, lai Edgars. Tur ir savas prasības, kuras izvirza attiecīgās iestādes, kuras pārbauda šos projektus, un viņas ir vienkārši vai nu viņas izpildi, vai nu nesniedz saskaņojumu. Jūs to ļoti labi zinat, ja? Tādēļ tās, ja tur ir 4 trauku mazgājumās mašīnas, tātad tas ir vajadzīgs. Pavisam vienkārši. Prasības, Edgars, redziet, ne jau mēs izvirzām pašvaldību. Ne, jau es skaidri šķīri. Mēs gribam šo bērndārzu un tālāk šie te nosacījumi vai tehniskie noteikumi varas sekojuši un normatīvi akti sekojuši. Nē, es arī saprotu, ka arī iepriekš... Ne jau no mums. Mums jau labāk būtu 2 mašīnas ielā, un to naudu iegūt. Labāk būtu vienreizējos trauks izņemt. Es domāju, ka arī, teiksim, tās prasības, kas ir par pamatu likt arī liftu bērndārzā. Tā ir kaut kāda prasība, jūs saprotat, Uz kā obligāti prasība nosaka? To risina projektētājs. Jūs kā projektētājs zinat, kā tas ir. Ja ir prasības, tad ir jāpēc. Lūdzu, Valdi. Kur? Arī mūsu skolēm, kāpēc mūsu skolēm bija? Tieši tāpēc, ka tā ir prasība. Un jaunas iestādes, kas attiecās pirmskonservatīvas iestādes, vai skolas, vairāk būs Nē, nu viss ir skaidrs, teiksim. Mēs aizsakājamies aiz likuma, priekš 40 bērniem, mēs esam gatavi. Bet vai šī ir variants bez likuma? Mēs aizsargājamies, to es tev Ko tad mēs dara tiem īpašās vajadzības Mums vajag Faktiski 40 bērni reāli 65. Tad jums var būt saskara šiem īpašās vajadzības bērniem, kur vecāks grib atvest uz bērndārzu, un es viņu nevaru pieņemt, kāpēc? Kad es viņu nevaru dabūt tajā telpā iekšā, tad es gribētu zināt, kā jūs savus noteikumus formulēt tad, pret iestādes vadītāju. Mums ar to ir jāsaskarās, un mums ir jādara par šiem bērniem. Jo arī mūsu pašvaldībā diemžēl ir. Jo šī norma, ja es nemaldos, šī prasība par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir attiecās uz bērniem, viņi jau tika monitās 10 gadus apmēram, kas piesājas Eiropas Savienībā. Viņa ir obligāta prasība, ja Dievs dod man nesamalot 3 gadus apmēram, visos jaunos projektos iet iekšā. Es gribēju sabiedriskās, visas jaunās sabiedriskās tālāk. Tīnošs bērndārs projekts ir izgājis ekspertīzi. Un eksperti nav norādījuši, ka viņam būtu kļūdas. Līdz ar to es uzskatu, ka tas, kas viņā šajā projektā ir ietverts, tas ir pamatots un pareizs. Ja kāda no pozīcijām liekas lieka vai nevajadzīga, tad katrs var domāt savādāk. Bet, ja eksperti arī atzīmē, ka tur nav tāda problēma, tad es uzskatu, ka man nav tiesība pateikt, ka projektētājs strādājas nepareizi.
Ja projekts ir saskaņots visās attiecīgās institūcijās, Paldies! Paldies!